Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Latvijai šis ir nozīmīgs mēnesis, kad pieminam savus varoņus un kad svinam Latvijas dzimšanas dienu, un šajā mēnesī katru otrdienas vakaru viens stāsts no grāmatas Latvija, esmu tavs bērns, un ko Latvija tev varu dot. Šīs grāmatas man dāvinājas Latviešu valodas aģentūra. Mīļš paldies viņiem par šo dāvinājumu, un šīs grāmatas ir diezgan sen tapušas, pirms vairāk nekā 10 gadiem, un cilvēki, kuri šeit klāstīs savas pārdomas, šobrīd ir jau pieauguši, un varbūt viņiem pašiem būs interesanti dzirdēt, ko viņi tolaik ir rakstījuši pirms 10 un vairāk gadiem. Beāta Millere, tolaik Ķekavas vidusskolas 12. klases skolniece. Rudens. Lēnām dodos cauri parkām ar skumjām domām. Skumjām par to, ka tik ātri aizsteigusies vasara. Par to, ka tik reti satiek savus draugus, par to, ka tik... un tā vēl un vēl. Manas domas pēkšņi iztraucēja lēni no koka zemē virpuļodama ugunīga kļavas lapa. Nezinu kāpēc, bet manī ienāk prieks. Kļūstu tikpat līksma kā šī bezbēdīgā, draiskulīgā kļavas lapa, līksma par Latviju, sevi un tautu. Ejot pa Vecrīgas ielām, domāju, cik trausla ir šī robeža no prieka līdz skumjām. Uz ielas pie kāda mājas stūra stāvēja veca sirma māmuļa. Viņai bija rūpīgi saglausti mati, mugurā salāpīts, bet tīrs apģērbs. Varbūt vecā māmuļa savu uzmanību nebūtu piesaistījusi, bet viņa klusi dziedāja, skaisti dziedāja, viņas roka bija pastiepta uz priekšu. Sākumā biju neizpratnē, kāpēc tā? Tad sapratu. Kļuva skumji. Vecā māmuļa neubagoja, viņa pelnīja sev iztiku dziedot. Mans prieks pārkāpa pār skumjo slieksni. Kāpēc šai sirmgalvei tik agri no rīta jāstāv uz ielas? Vai viņai nav ģimenes? Varbūt viņai uzbrukusi kāda slimība? Mani tirdīja nebeidzami var būt. Parkā starp baložiem draiskojās bērneļi, viņu sejās staroja līksme, caur koku zariem lauzās saules stari, tie izgaismoja zirnekļu austās mežģīnes. Viss bija tik skaists. Bagāta es esmu ar Latviju, lai arī kādas problēmas notiktu mūsu tēvzemē, bet kā tauta mēs būsim saliedēti. Ar tumsas mākoņiem atnāca novembra vakars. Simtiem mazu un lielāku uguntiņu vēstīja, ka tuvojas svētki. Pie izgaismotās Vecrīgas namiem lepni plīvoja sarkanbaltsarkanie karogi, katrs garām gājējs atcerējās par svētkiem. Manu sirdi pildīja dīvains saviļņojums. Tas bija prieks un lepnums. Prieks par to, ka pretī nāca laimīgi un smaidīgi cilvēki. Lepnums par to, ka viņu krūtis rotāja neliela sarkanbaltsarkana lentīte. Arī es šokar, dodoties uz Brīvās Latvijas dziesmas svētku koncertu Dailes teātrī, piespraudu šo lentīti sirds pusē. Tas prieks, kas mani sagaidīja teātra telpās, bija pavisam citādāks kā izjustais rīta prieks. Tas bija lepns, nedaudz noslēpumains, bet pavisam tas pārvērtās, kad koncerta pēdējai dziesmai skanot, visi skatītāji piecēlās kājās un dziedāja. Mūžam tēvzemi mīlēšu, naidniekam nekad to nedošu. Likās, ka šie vārdi zāli pārpilda ar kādu burvestību. Mūs visus pārņēma vienotības, kopības sajūta. Zālē gaiss vibrēja kopā ar mūsu sirdspukstiem. Tieši šo prieku es gribētu novēlēt savai tautai un tēvzemei, ne tikai svētkos, bet arī pelēkajā dienā. Beāta Millere, tolaik Ķekavas vidusskolas 12. klases skolniece. Un lūk arī fragments no otras grāmatas, ko Latvija tev varu dot. Sanda Klāsupa, toreiz Lēdurgas pamatskolas 7. klases skolniece. Latvija ir mūsu dzimtene, tieši tāpēc vajag to sargāt un attīstīt. Kad es izaugšu, Latvijai varēšu dot daļu no sevis. Ja būšu skolotāja, tad skolēniem došu zinības un darīšu Latvijas iedzīvotājus izglītotākus. Ja nolemšu kļūt par mākslinieci, tad došu Latvijai savus darbus un iepriecināšu citus ar savu talantu. Ja kļūšu par mūziķi, tad varēšu dot Latvijai savu mūziku, dziesmas un melodijas. Katrai profesijai ir kas tāds, ko varētu dot Latvijai.
mēs visi kopā varētu Latvijai dot oriģinalitāti, katrs censties sevī atrast labo un īpašo. Lai Latvija saglabātu savu savdabību, katram ir jābūt košam savā būtībā. Nesen izlasīju interesantu domu, ka mēs esam gluži kā krītiņi, katrs savā krāsā, dažs no tiem salauzts, dažs no tiem ass, bet tie joprojām spēj sadzīvot vienā kastītē, mūsu gadījumā valstī. Latvijai mēs varētu dot vienotību, būt dažādi, bet ne katrs par sevi. Varam palīdzēt cits citam, nebūt tādi egoisti, kādiem dažkārt gadās būt. Arī pozitīvisms ir tas, ko Latvijai varam dot. Ja mēs pasmaidīsim pat lietainā dienā un nežēlosimies par sīkumiem, tad cilvēki Latvijā kļūs gaišāki, un līdz ar to tāda kļūs arī valsts. Mēs varam būt jaukāki, neaizskart citus cilvēkus un apdomāt, kādu iespaidu uz otru atstāja tas, ko gatavojamies teikt vai darīt. Tad Latvija būtu labāka. Katrs var dot Latvijai sevi, padarot to labāku. Ja pašiem latviešiem būs prieks par Latviju, tad priecāsies arī visi citi. Sanda Klāsupa, tolaik Ledurgas pamatskolas 7. klases skolniece. Un šī vakara lasījums ir galā. Rezervējiet jauno izrādi Spoki, jau rezervācija rit no aprīļa līdz pat nākamā gada beigām. Visa informācija pasakas.org un zapatskis.com. Tiekamies jau pēc nedēļas. Ar labu nakti!